Sveiciens visiem! Nākamā nedēļa no 11. līdz 17. novembrim mums ir saistīta ar pilnmēnesi. Tas, protams, uzreiz raisa zināmas asociācijas. Bet, iesim skatīsimies dienu pēc dienas, kāds tad būs astroloģiskais fons. Un tātad pirmdien 11. novembrī mēnesis mums ir Zivju zīmē. Un šeit veidojas 3:40 tātad aspekts savienojums ar Saturnu. Tādēļ var gadīties, ka kādam ir arī asaras, kaut kāda žēlošanās, pārdzīvojumi. Ļoti vēlams, lai jūs izrādītu rūpes, nodarbotos ar labdarību, būtu gatavi atbalstīt. Tātad esiet toleranti attiecībās viens ar otru. Un visa rīta pirmā puse līdz pat 15:07 arī ir tāda, kad ir vēlme kaut ko darīt, ir par daudz vēlmes, ir kaut kādas arī ambīcijas, bet var pārņemt slinkums, var pārņemt laiskums, un var izrādīties, ka tā ir tikai tāda kaut kāda iluzora nākotnes uzbūršana, un līdz rezultātiem kāds var arī nemaz nenonākt. Taču turpat līdzās 15:17 mēnesis veidojas laba aspekta ar Sauli. Un tad mēs varam domāt par to, ka jūs gan paši varat sajust sevī beidzot tādu struktūru, tādu kodolu parādīšanos, un varat šo dienu vērst uz labo pusi un tomēr tos darbus izdarīt arī reāli, ne tikai par viņiem kādam stāstīt. Varat realizēt šos savus kaut kādus mērķus, un arī varat saprast citus cilvēkus, un veidojas ar patīkamu sapratni vienam ar otru. Un pēcpusdienu var radīt cilvēkos arī interesi par dzīvi, var notikt tāda pamošanās aktivitāte. Kāds pavadīs laiku arī internetā, kāds dosies sabiedrībā, kāds gribēs piedzīvot piedzīvojumus, kāds gribēs vienkārši paskatīties kādu piedzīvojumu filmu. Šī enerģija, par kuru es runāju, viņa var radīt arī tādu fonu, ka ir grūtāk vakarā iemigt, vai ir vēl ilgi kaut kādas darīšanas. Kādam tie var būt pēkšņi doma uzplūdi, kādam vēl kaut kādas lietas tātad jāizdara. Jo naktī mums mēnesis veido labu aspektu ar Urānu, kaut kādi vai nu jaunumi, vai piedzīvojumi, vai emocijas. Kaut kas tiem, kuri zina, ka viņiem tātad ir vājāka nervu sistēma vai asinsriti jāsaudzē, tie tad arī par to parūpējieties šajā dienā. Bet šeit mums vēl Venēra, tātad ieiet Mežāžu zīmē, un mēs zinām, ka šeit vairs nebūs, tas arī būs tas, kas palīdzēs šo pilnmēnesi nedēļu mierīgāk nodzīvot. Nebūs tik daudz runas par jūtām, par kaut kādu jūtu izrādīšanu vai saspēli, bet gan par reālu atbalstu. Tāpēc arī, ziniet, arī šajā dienā, ja kādam patiešām vajag tātad izrādīt atbalstu, tad nevis noglāstot plecu vai ieskatoties acīs, bet patiešām pārbaudot, vai tur bērnam ir zābaki nav slapji, vai nevajag siltāku jaku. Jā, tātad reāla palīdzība cilvēkiem šajā dienā ir vajadzīga. Ko vēl mēs darām, tad, kad Venēra ieiet Mežāžu zīmē? Mēs varam mainīt savu stilu, mēs varam mainīt savu apģērbu. Tas kļūst konservatīvāks, ieturētāks. Tas nenozīmē, ka jums nav jāpiedomā pie sava stila. Tās var būt dārgas, tās var būt ekskluzīvas lietas, bet tās ir klasiskas lietas. Jo jūtām vairs nav tik ļoti liela nozīme, cik loģikai un disciplīnai. Un vēl es jums ieteiktu šo vakaru un nakti, ja jūs draudzējaties ar savu zemapziņu, pasūtināt kādu vai nu zīmīgu sapni, vai uzdot jautājumu, jo šeit ir visnotaļ lielas iespējas to atbildi arī sadzirdēt, jo mēnesis mums savienosies ar Neptūnu, tātad zīmīgi sapņi, ja tā mēs varam to apzīmēt šo savienojumu. Un no rīta jūs varat mosties arī tādu lielu enerģijas pieplūdumu. Tā var būt arī kaut kāda jauna ideja vai vēlme aktīvi šo dienu pavadīt, un tas visnotaļ tā var būt, jo mēnesis mums ieies saunā,
un 8:13 precīzi aspekts. Tādēļ nebrīnieties, ja šajā dienā kāds jums ienāk jūsu kabinetā atverot durvis ar kāju. Cilvēkiem, kam raksturīga šī jauna enerģija un Plutona enerģija, viņi var ļoti aktīvi šo dienu pavadīt. Tur var būt kaut kādas tādas zināmas agresijas tendences, bet visnotaļ pozitīvas, lai panāktu savu mērķi, lai aizietu līdz rezultātam, jeb lai aizvestu cilvēkus līdz, lai visiem padarītu dzīvi labāku. Kaut gan auns ļoti egoistiski arī var domāt par sevi, tāpēc šīs dienas, kad mēnesis būs aunā, cilvēki domās arī par savu labumu vairāk nekā par sabiedrības kopumā. Un 9:30 mums ir aspekts ar Venēru, nepārāk labvēlīgs, tāpēc jau no rīta padomājiet, ko jūs vilksiet, kā jūs izskatīsieties, kā jūs komunicēsiet, jo dienas laikā pārsvaru gūs šī Plutona un Marsa enerģija, ka tādiem smalkumiem, kā kaut kāda komunikācija, kā jūs teicu, vai sabiedrības interesi, tam nebūs nekādas nozīmes, tāpat kā tam, kas ir mugurā kādam. Un 12:37 vēl ir šis tātad ļoti labvēlīgais aspekts ar Marsu, kad gribas aktīvu dzīvi, kad gribas panākt savu, kad gribas darboties, doties uz priekšu, uzvarēt. Bet šeit ir, no kā ir jāuzmanās, šeit var gadīties pieļaut kļūdas rīta pusē, jo tajā steigā un tajā, kad enerģija tikai brauc uz priekšu, jo 15:22 mums Merkurs veido sarežģītu aspektu ar Saturnu. Un tas var gadīties tāda situācija, ka ķermenis dodas uz priekšu, bet prāts iepaliek. Un tad jūs varat kaut ko aizmirst, kaut kas jums var noklīst, kāds svarīgs dokuments, jo prāts tā kā, viņš tiek ierobežots no Saturna. Nevarat kārtīgi saplānot, jūs steidzaties, jūs darat, bet neesat saplānojuši to dienu, un tur varbūt vairākas tikšanās esat sarunājuši vienā laikā. Un tas var radīt trauksmi. Jā, to paturiet prātā, tāpēc laicīgi visu saplānojiet. Grūtības un kāds var vispār tajā mirklī sajust tā kā apātiju, īpaši vēži. Viņiem var nebūt vēlēšanās neko darīt, kāds viņiem saka, ejam, daram, un viņi saka, nē, jā, es negribu pat runāt, un negribu nekur celties, un negribu nekur braukt. Pat svariem, kuri skaitās ar komunikāciju zīmi, bet viņiem var būt grūtības saskarsmē. Skorpioni var kļūt dzēlīgāki, tāpēc skorpioni piesargājieties, lai jūs ar kādu savu skarbo vārdu kādu neaizvainojat, jo pat negribot šī enerģija, ko veidos Merkurs ar Saturnu, var padarīt jūs skarbākus. Un šī enerģija noteikti bremzē šo aunu enerģiju, ko es stāstīju, un tāpēc notikumi var kāda dzīvē, kuram šis ir aktīvs aspekts, var notikt lēnāk, un tā kā bremzēt visu var. Jā, trešdien, bet pēc šiem 15:22 vajag palikt arvien labāk, jo šeit mēnesis dosies, lai nākamajā rītā jau veidot labu aspektu ar Merkuru, 6:19 trešdien, un tātad enerģija arvien pieaugs, tā tiešām paliks aktīva, tā tiešām būs darbīga. Un šeit varēs būt gan sarunas, gan satikšanās, gan īsi braucieni, un uguns enerģija tā atkal liks jums tikai doties uz jūsu mērķiem, egoistiski domāt tikai par sevi, par savām vēlmēm, un šeit patiešām jūs priekš sevis daudz ko varat izdarīt. Vēl es jums varu ieteikt, pieņemsim noklausīties kādu jums interesējošu lekciju, labi paliks prātā. Un šeit jūs varat mācīties tātad 6 no rīta, ja jums tie rīti ir tādi, ka jūs nodarbojaties ar sevis izglītošanu, tad veltat no rīta laikus jau, tad šeit jūs to ļoti labi varat darīt, tātad līdz 16:19 pirms darba. 9:08 jāsat tādā aktīvā vidē, esiet gatavi, ka varat piedzīvot kādu liekulības paraugstundu, un tad, bet rīts ir labs, diena laba, kā jau teicu, lai savus mērķus sasniegtu, lai tātad sevi virzītu uz priekšu. 15:51 labs aspekts ar Jupiteru. Labi būt sabiedrībā, labi sevi parādīt, tātad bīdīt šos savus plānus, komunicēt ar cilvēkiem, darboties. Un negaidiet, ka jums kāds atnāks kaut ko palīdzēt, mēnesis mums ir aunā, mēs paši ejam, paņemam, ko mums vajag, izdaram, ko mums vajag. Un
pat tie, kuri parasti ikdienā nav tik drosmīgi, šajā dienā var sajust drosmi rīkoties. Nu, tie, kuri ir drosmīgi, tiem tur var parādīties pat kaut kādas un tādas riktīgi agresīvas stratēģijas izdomāju, izdarīju. Bet šeit ir arī laba spēja tātad katram pašam labi justies un arī komunicēt. Ja ir tā vēlme, šeit jūs varat labi arī komunicēt līdz pat 19:54. Tātad pēc 8 es jums ieteiktu sākt kļūt tādiem konstruktīvi sevi sajūtošiem, jo šeit šīs agresīvās stratēģijas un tās uz priekšu virzošās var kļūt destruktīvas. Esiet piesardzīgi savās sarunās, parādās tāda varas enerģija. Sargājiet savas robežas un nepārkāpiet citu cilvēku robežas. Toleranti izturieties pret citiem cilvēkiem, jo mēnesis mums iet, lai veidotu sarežģītu aspektu ar Plutonu, un tas notiks tikai nākamajā, jau 4. rītā. Un tad var gadīties, ka jūs pamosieties tādu smagumu locītavās, tad drūma, draudīga kaut kāda enerģija varbūt liksies kā ārā. Rīts nav pats skaistākais, vai ka jūs nesat labi gulējuši, varbūt kādam būs tā sajūta, ka spilvens nav bijis ērts, vai kaut kāda poza, var sakot, tāda smaga enerģija. Un ko es jums ieteiktu darīt? Es jums ieteiktu no rīta iet siltā dušā un skalot visu prom. Es jums ieteiktu praktizēt tai chi. Es jums ieteiktu ar cīņu mākslām no rīta nodarboties. Un, ja kaut kādi smagi sapņi bijuši, tiem nepievērst uzmanību. Un zināt, ka arī, ja atnāksiet uz darbu un priekšnieks būs par kaut ko nikns, tad ziniet, ka viņu vienkārši dzen uz priekšu šī destruktīvā enerģija un katrā ziņā pacentieties nestrīdēties, jo tad tas strīds var beigties nepatīkami un patiešām izvērsties lielā strīdā no abām pusēm. Un šajā rītā nevajadzētu iekulties kaut kādās agresīvās situācijās līdz pat 13:47. Jo te vēl būs agresīva enerģija ar Marsu. Un pēc būtības šī vēl ir pirms pilnmēnes diena, tad pietiekoši daudz arī emociju gaisā, jo tāpat nāks jums ārā. Un vēl var atgriezties atmiņā kaut kas ir noticis šī mēneša laikā, kad atcerieties, mums bija šī Plutona un Marsa pretī stāvēšana. Tad vēl kaut kāda vai veca notikuma atgriežās, vai atmiņas par šiem notikumiem, vai kaut kādas kaislības. Tātad kaut kādi spēki, kas liek atkal cīnīties vienam ar otru, ar katru cenu, emocijas netiek kontrolētas. Un tāpēc jau no rīta ejiet citās enerģijās. Un par citu enerģiju klāvūtni mums liecinās 14:13 precīzi aspekts ar Venēru. Venēra šeit ir tā, es jau jums iepriekš pastāstīju, viņa ir mežāzīja, viņa ir stabila, viņu interesē tikai materiāli labumi, viņa ir pragmātiska, viņa ir gatava mainīt savu noskaņojumu tādu līdzsvarotu, disciplinētu, tāpēc jau no rīta arī savā apģērbā un stilā ievērsiet to, ko es jau jums pastāstīju, šo klasisko stilu. Un dariet visu, kas jums patīk un kas jums nes naudu, un aiziet pusdienās ar kādu, ar ko jums vajag kaut ko sarunāt, un esiet tādi par sevi pārliecināti. Un tā tad šeit varbūt uzplaukt arī mīlestība. Jūs meklēsiet cilvēku tādu, kuram ir nauda, kuram ir ambīcijas, kuram ir status sabiedrībā. Tādi cilvēki tiks piesaistīti bez liekām emocijām. Un arī mežāši šajā laikā var atrast cilvēku, kurš viņus iemīl. Un vakarā arī šeit var būt labs darbs, tā ir laba darba atmosfēra, jo mums gan šeit var būt arī kāda izcila intriga līdz pat 23:14. Tā var arī izdoties kādam. Ja esat izcili intriganti. Bet šeit ir labi arī strādāt. Vienkārši darba cilvēkiem, čakliem cilvēkiem, apzinīgiem šeit arī ir laba tāda iespēja labi strādāt, labs aspekts ar Saturnu. Tas arī visas emocijas stabilizēs, un uz to mēs arī ceram pilnmēnesī, kas ir jau piekdien,
jo šeit Saturns mums apstājās. Viņš kļūst statisks, un viņš apstādinās mums arī tās emocijas, kuras, protams, ka var tātad kādam arī kaislīgi uzbangot pilnmēnes laikā. Un piekdien mums tātad ir pilnmēnes vakarā 23:29. Tas mums akcentēs materiālo sfēru. Var nākt ar kaut kādiem jauniem noteikumiem vai atklājumiem, ja tur būs iesaistīts Urāns. Un tātad kaut ko līdz galam mēs te visu nevaram paredzēt, jo Urāns, kā jau ziniet, ir pārsteiguma planēta. Ko jums vajadzētu, ko es jums ieteiktu darīt? Tātad versija saistīts ar naudu, ar veiksmēm, labi veikt rituālus, kas uzlabo jūsu finanšu stāvokli, materiālo labklājību, palielina naudas plūsmu jūsu dzīvē un tātad piesaista veiksmi, visu to, ko mēs gribam, tāpēc rīkojieties. Īpaši labs tas būs zemes zīmēm, vēršiem, mežāžiem un jaunavām. Vēži, lai pārvarētu kaut kādu spriedzi, jums labi ir kaut ko sev nopīt, kādu dāvanu. Un tikpat labi ne tikai sev, bet varat apdāvināt arī cilvēkus, pret kuriem jūtat simpātijas. Emocionāli pirkumi būs arī lauvām, auniem un arī strēlniekiem. Skorpioni un zivis var sākt krāt. Dvīņi, svari, ūdensvīri. Jūs varat izstrādāt plānu, kā vairot savu naudu. Un kas pats jaukākais, šis jūsu plāns var arī realizēties. Tam ir visi priekšnoteikumi. Ja mēs runājam par veselību, tad es jums ieteiktu rūpēties tiem, kuriem ir kaut kādas hroniskas slimības, kas saistītas ar kakla skriemeļiem vai ar vairogu dziedzeri. Tiem šajā laikā vajadzētu par sevi parūpēties. Un arī ar angīnām bieži slimojat. Un tā tad mums vajadzētu paturēt prātā, ka Saturns mums palīdzēs tikt galā ar šīm kaislībām, bet Urāns mums atkal radīs tos pārsteigumus. Viņš atnesīs kaut ko jaunu, kaut kādus jaunus noteikumus, un pārsteigumi var būt saistīti tieši ar šo materiālo sfēru, ar resursiem un arī ar jūsu personīgo enerģiju. Bet tā kā šeit ir daudz pozitīvu aspektu gaisā šajā periodā, planētas tā labvēlīgi viena ar otru sarunājas, labvēlīgi noskaņotas, tad mēs varam paredzēt un pieļaut, ka šis pilnmēnesis būs labs. Un naktī mums ir 1:32 mēnesis savienojas ar Urānu. Un tas jau mums ir sestdiena, ja? Un viņš dod tādu brīvību, tādu kādas saites, kas jūs saista ar kaut kādu pienākumu, viņš sarāja. Tā kā šeit padomājiet, vai jūs to gribat vai ne, šeit var atklāties arī kādi noslēpumi, kas ir skorpiona zīmē slēpti, kas ir saistīti ar kaut kādiem skorpiona dziļiem, intīmiem noslēpumiem. Tie var nākt gaismā un kļūt tādu lielu atklājumu priekš visiem citiem. Un šeit laba intuīcija jums var būt noteikti šajā laikā, un 9 no rīta, līdz 9 no rīta, tad jūs modīsieties tad lielu enerģijas pieplūdumu. Un tur ir iespēja kaut ko transformēt un mainīt. Varat praktizēt. Ja nodarbojaties ar garīgām praksēm, jums var izdoties vai nu sev iegūt kādu personīgu pārdzīvojumu, pozitīvu, vai, ja ir kaut kas, ar ko jūs netiekat galā, jūs šeit varat iegūt atbildi kaut kādu. Ja tiek tādā sadzīves līmenī, ja strādājat sestdienā, tad šeit var ļoti labi rīkot, ir sapulces vai kaut kādus darījumus noslēgt, jo šeit ir ļoti liela, ārkārtīgi spēcīga enerģija. Kāds to var sajust vienkārši kā spēku pieplūdumu, kāds sportos. Un vēl šajā dienā līdz pusdienlaikam varbūt tāda sajūta,
kādam var būt sajūta, ka viņš nevar par kaut ko izšķirties. Jo Venēra šeit veidos kvadrātu ar karmiskajiem mezgliem. Tātad starp pagātni, starp nākotni kaut kur tā Venēra būs apstājusies. Par ko mums Venēra atbild? Par mūsu attiecībām, mīlestību, par mūsu personīgajām baudām un par naudu. Varbūt tāda sajūta, ka kaut kas tā kā stāv, bet mēs varam paredzēt, ka tas tiks atrisināts, jo 15. veidojas labs aspekts ar Marsu, kas ir darbība, kas ir virzība. Tātad kaut kas izkustinās šo kaut kādu problēmu, ja kādam cilvēkam tā ir, un tāds virzošs spēks virzīs to uz priekšu. Un šeit vēl arī tātad naktī no sestdienas uz svētdienu, ja esat kādā ballītē, tad tomēr sargājiet savas robežas, jo šeit arī var būt tā sajūta, ka kaut kādi negaidīti notikumi. Arī īstenībā visu šo pilnvērnes laiku kaut kas negaidīts var notikt. Vai tas, kas mani līdz šim ir interesējis, man pēkšņi vairs neinteresē un es gribu kaut ko jaunu. Es jums ieteiktu nogaidīt, vai šīs jūsu vēlmes pēc kaut kā jauna ir noturīgas. Jo šeit veidojas tāds aspekts naktī, 4:45 saule veido ar Urānu, kas liek piedzīvot uzbudinājumu, kaut ko ekscentrisku, vēlmi piesaistīt uzmanību, bezmaz dejot uz galda, ja tad kaut ko tādu traku izdarīt. Esiet gatavi, ka kaut ko tādu jūs varat izdarīt šajā pilnvērnes laikā, un jūs zinat, ka jau no dabas esat ekscentriski, tādi paši sev pārsteigums. Tur paskatieties, lai tie pārsteigumi jums ir patīkami dzīvē, jo šeit var būt negaidīti notikumi. Un enerģija var jūs mudināt, iznākt priekšplānā un patiešām kaut ko ļoti pašpārliecināti izdarīt. Pie tam beigās var izrādīties, ka jūs tā mums negribējāt darīt. Un arī, ja jums ir jaunas iepazīšanās šajās dienās, pilnvērnes, arī pārlieku uzreiz nemetaties tādu lielu joni, jo šeit raksturīgi šai enerģijai ir pārspīlēt tā kā labo to optimismu. Jums liksies, vajag patīkami žargonā runājot, ja? Kaut kas tāds jūs ļoti aizrāja, bet īstenībā izrādās, ka tā nemaz nebija. Vai arī otrs variants ir, ka jūs ļoti kaitina citi cilvēki, arī bez iemesla, vienkārši kaitina. Tāds uzbudinājums rodās. Tad dariet visu, ko es parasti saku, kas jādara, tad, ja rodās uzbudinājums. 5:52 vēl nelabs aspekts ar Saturnu, un tas vēl padarīt jūs vēl tādus niķīgus un stīvus un palikt pie sava. Bet par laimi, tad, kad jūs jau modīsieties, tie aspekti jau būs tikai tie, kas nakts dzīvi dzīvo, ja? Tie viņi būs tādi aktīvi. Un tas viens aspekts vēl var ātrāk darboties. Bet tad, kad jūs modīsieties, tad principā tā enerģija būs jau kļūst mazliet citāta, bet tāpat jums vajadzētu meklēt visu dienu tādu vēlmi saprasties ar cilvēkiem, kas jums ir pretī. Izprast viņu domu kalamburus, jo šajā dienā cilvēki var izteikties neskaidri. Viņi var izteikties tā, ka uzreiz nevar saprast. Un pret vakaru enerģija var palikt pavisam jauka, tad gribēsies sabiedrība, gribēsies atzinība, un šeit arī gaidas var būt lielas. Kāds patiešām tas, kurš pats radīs prieku sev un citiem, tas arī to prieku piedzīvos, bet tas, kurš tikai gaidīs no citiem, tas var arī visu dienu pavadīt tādā nepārāk labā garstāvoklī. Tāpēc esiet aktīvi un tie, kas sarīko svētkus gan sev, gan citiem. Un tur jau parādīsies tāds labs aspekts, ko veidos Mars ar pagātni un nākotni. Un Mars akcentēs savas labākās iezīmes – drosmi, godīgumu, taisnīgumu. Un līdz ar to es jums ieteiktu par šīm te pameditēt uz šīm īpašībām, tāda drosme, godīgums, taisnīgums, ko tas nozīmē tieši tavā dzīvē, mans klausītāji, un kā tu vari caur šīm īpašībām padarīt dzīvi labāku. Lūk, tāda mums ir nedēļa. Novēlu jums visiem veiksmi, un atkal tiksimies. Visu labu!